Ir sestdienas rīts, 11:00. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā premjerministre aicina tumšos kājām gājējus kļūt par gaismas vēstnešiem. Ikgadējā CSDD akcija Esi gaismas vēstnesis. Hidronex hidrauliskās sistēmas. Autokadas akumulātori ražot Vācijā. Songwash automobīļu skaistumkopšanas salons. Trešdien ministru prezidenta lemdota straujuma tikās ar reģionālās preses pārstāvjiem. Tika skarta arī šī brīža aktualitāte, tumšie gājēji un vestes ar atstarotājiem. Aicināju mums visiem, jūs visiem kļūst par gaismas, vēstnešiem, vienalga, kā to saka, jo atkal sākas sliktais laiks, tumšie vakari, un mums visiem kopā jāpanāk, ka cilvēki neiet bojā bezjēdzīgi. Un es došu vārdu Andri. Jā, vēlāk mugrā, nē. Mēs vēlakām. Jā, un atkal klāt ir rudens, un diemžēl tā ir tāda skaudra nepieciešamība šo te pasākumu par straujas nodarboties, jo, statistika ļoti vērtīga. Zinām, ka gada pēdējos 3 mēnešus, proti oktobrī, novembrī, decembrī, aiziet bojā tieši tikpat daudz gājēju, kā 9 gada pirmajos mēnešos kopā. Un šogad ir aizgājuši bojā 39 gājēji, un, ja runājam par oktobru, tad katru trešo dienu aiziet bojā viens gājējs. Un 70% no šiem te gājējiem tiek nobraukt tieši uz tumšiem, neapgaismotiem ceļiem. Un arī Rīgā notiek gājēju nobraukšana pamatā, tas arī ir tādēļ, ka šo gājēju nepamata. Līdz 2020. gadam labā stāvoklī tiks sakārtoti visi Latvijas galvenie autoceļi. Bet vai eksistē kāda programma, kura paredz novākt gājējus no braucamās daļas, atdalīt braucamo daļu, ko izmanto transporta līdzekļi, no tās, ko izmanto gājēji? Nav tādas programmas, lai novākt no ceļiem gājējus, bet tiklīdz sakārtot ceļu kārtīgām ceļa nomalēm, tad jau bez programmas tas kārtojas. Tā kā tādas programmas nav. Un arī es nedomāju, ka mēs taisīsim, bet ceļu programma, ja mums neparādītos šī ļoti svarīgā nepieciešamība stiprināt mūsu drošību, kur šogad ir vairāk kā 60 miljoni, nākošais gads vairāk budžetā. 60 miljoni mēs būtu varējuši darīt citus darbus, bet mēs nevaram šos 60 miljonus neieguldīt mūsu drošībā, robežas aizsardzība, robežas izveidē. Un tā kā ceļiem arī nedaudz no tā, ko bija domāts iepriekš dot, mēs samazinājām nedaudz, bet vienalga būs pietiekoši daudz naudas nākošais gads arī ceļiem. Melnā gada laikā, pa melnu ceļu, kāja melns cilvēks. Un melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam. Bet par laimi cilvēkam bija balta atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur aņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez otsta nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Firma Hidronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas.
projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hidronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hidronex. Ir klāt rudens, ir klāt tumšie vakari un ir klāt tas periods, kad mums visiem jāsāk uztraukties par tumšajiem gājējiem, bojāgājējiem uz mūsu lielceļu un mazāku ceļu malām. Šī gada akcija Esi gaismas vestnesis vai vēstnesis. Šī gadījumā tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Galvenais, lai būtu redzams tumšajā dienas laikā uz ceļiem. Gada pēdējos 3 mēnešos parasti iet bojā vairāk gājēji nekā gada pirmajos 9 mēnešos. Un oktobrī bija tā, ka oktobra sākumā katru 3. dienu gāja bojā viens gājējs. Un tas, protams, ir traģiski un neslēpšu, ka tik traģiska situācija ir tikai Latvijā. Un, ja mēs runājam arī par to nežēlīgo statistiku, ka mēs esam pēdējā vietā bojā gājušais skaits ziņā uz miljonus iedzīvotājiem, tad, tie ir tie skaļi, kas mums arī bīd uz to pēdējo vietu. Jo jau uz miljonus iedzīvotājiem Skandināvijas valstī iet bojā apmēram 3–4 cilvēki. Ir pat pa nulēm, kur ir Vācijā 7, Latvijā 35, tātad pat 9–10 reizes vairāk. Vakar tiekoties ar reģionālo presi, ministra prezidents kundze teica, ka programmas, kura paredz infrastruktūras nodalīšana, gājēju infrastruktūras no braukšanas institūta, to ceļu un trotuāru atsevišķi, principā šādas programmas vispār neeksistē. Šur tur, kur par Eiropas naudu tiek kaut kas būvēts, teiksim, Kauguri, Jaunķemeri, Kūkas, Līvāni, tur ir vietām arī pat ārpus apdzīvotām vietām, kāds kilometriņš šā ir izveidots. Bet, cik es sapratu, ministrs prezidents kundze teiktā, ka tādas programmas nav, un mums šobrīd ir citu uzdevumu. Varbūt nav tāda kopiena, pašvaldībām ir programma, kā mēs zinām, pašvaldības arī daudz ko dara, un tieši pašās pašvaldību teritorijās vai mazo pilsētu teritorijās to negadījumu skaits samazinās. Mums jārēķinās ar to, ka Latvijā vēl ilgi nebūs tādi ceļi, kā blakus būs apgaismota ietve, kur pārvietoties gājējiem, un kamēr gājēji būs spiesti pārvietoties pa vienu teritoriju kopā ar automašīnām, agri vai vēl notiks šīs te nelaimes. Un tādēļ mums ir jādara tas, kā jau minēju, ko varam izdarīt. Cīnīsimies ar vestēm. Ne tikai ar vestēm, arī ar autovadītājiem, kuriem jārēķinās, ka uz ceļa var būt gājējs. Mēs nevaram triekties tā kā vācieši pa autobānu vai ceļa, rēķināties to, ka gar malām ir žoks, meža dzīvnieku tur nebūs, gājēji tur nebūs, velosipēdisti tur nebūs, piebraucamie ceļi nebūs. Mums līdz tam jāiet ļoti, ļoti vēl ilgi, jo vienkārši tas var nenormāls līdzekļus. Šīs akcijas ietveros Vestas dalīs satiksmes autobusu vadītāji. Jā, un tieši vakar stundās arī, un te bija jautājumi tā, kur tad jāvelk ir vai pilsētā vai ārpus pilsētām. Pašam cilvēkiem ir jānovērtē tā situācija, arī ja pilsētā viņam jāiet pa tumšu mikrorajonā, pa tumšu posmu, tad labāk viņš to vestu uzvelk. Es nerunāju par sodīšanu vai kādām represijām, bet labāk, lai viņš pats justos droši. Vai sodi kaut kādi ir paredzēti par vestu nenesēšanu? No 7–30 eiro, manuprāt, ir paredzēts. Tāpēc notiek pirmo reizi brīdināt. Protams, nav jau sods svarīgi, jā, tā ir tavajā dzīvība. Un tad es esmu pamanījis, ka ir vestes arī suņiem, kaķiem, es pat esmu redzējis zirgiem. Jā, ļoti labi, kā paman arī to dzīvnieciņu, viņam pat tā vesta varbūt ir lielāka. Otra lieta ir, pats saimnieks pamanījis labāk savu dzīvnieciņu, kur te viņš iet, vai ja viņš kaut kur aizskrien tālāk. Tā kā, jo vairāk šo te, gaismas nesošu objektu, jo labāk. Tātad būsim gaismas vestneši un vēstneši. Esam Rīgā. Hidronex centrālajā mājvietā, Imantā. Atrast ļoti vienkārši. Braucam garām vecai radiotehnikai, pa Kurzemes prospektu ieraugam McDonaldu un pie McDonaldu griežam iekšā.
ielā ar skaņu nosaukumu Skandu iela. Nu, ja kāds nezina, kas ir skandas, tad es varu pateikt, vecos laikos tā sauc skaņas tumbas, pa kurām skaņa nāca ārā. Tad Skandu ielā Hidroneks, centrālā mājvieta un arī tirdzniecības un darbības vieta. Jā, šeit mums ir centrāla atrašanās vieta, šeit mums ir veikals, hidropievadu izgatavošana, veicam gan arī piegādi klientam. Klienti atbrauc pie jums? Ne jau katram piebrauc klāt? Protams, lielākoties klienti brauc pie mums, un mēs pēc parauga izgatavojam jaunas hidropievadus. Nu, jāpiebilst, ka šeit ir arī kantors, ja kādam vajag satikt vadību, grāmatvedību, sakārtot papīrs, tad arī tas notiekās šeit. Tā noliktava no vienas puses it kā nav liela, bet tai pašā laikā esam ar tevi iepriekš skatījušies, praktiski ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams hidrosistēmām. Nekas nav tāds, kad kāds atnāk un saka, man teikt jāpasūt, saka, pagaidiet nedēļu. Tādi gadījumi nav. Protams, ir. Nekad viss nevar būt uz vietas. Bet tas noteikti ir kaut kāda īpaša izņēmuma gadījuma. Pārsvarā lielākoties visas rezerves daļas mums ir uz vietas, bet, protams, gadās gadījumi, kad ir kaut kas jāpasūta. Ja kādam ir nepieciešams hidrosistēmas, tā teikt, no nulles, kāda laboratorija vai darbnīca, grūti pateikt, bet kur ir vajadzīgi hidrosistēmas, jūs viņus arī uzprojektējat, tā kā no projekta līdz atslēgu nodošanai, arī varat izpildīt to vingrojumu? Jā, protams, mēs to darām. Pašlaik tiek projektētas pāris iekārtas, kuras tiks klientam uzstādītas un nodotas ar visu dokumentāciju. Tajā brīdī viss ir laimīgi. Paiet kāds mirklis, izrādās, ka šīs sistēmas arī ir jāapkalpo. Jā, mēs slēdzam arī ar klientiem apkalpošanas līgumus. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai varētu sniegt arī garantiju šīm iekārtām. Bet nepieciešamības gadījumā, ja kādam tā iekārta ir, kuru ne jūs esat projektējuši vai uzstādījuši, arī tāds jūs esat mieru apkalpot? Jā, protams, visi klienti laipni aicināti un varam veikt pēc garantijas apkopes, jebkāda veida apkopes. Tātad 24 stundas diennaktī, bez šaubām ir darba laiks, un pēc darba laika ir speciāls telefons, kurš tiek tad arī izsaukts. Kā jau visām nopietnām firmām, kas nodarbojas ar šādām lietām, ir jābūt tīklam, vai vismaz jāveido savu tīklu Latvijā. Jā, esam sākuši veidot arī savu veikalu tīklu. Pašlaik mums ir 2 veikali bez Rīgas. Tas ir Aizkraukla un Jēkabpils, kur tiek veikti tie paši darbi, kas šeit centrālajā noliktavā Rīgā. Cilindru remonti, šļūteņu izgatavošana, kā arī 24 stundu servisi. Noliktavas Aizkrauklē un Jēkabpilī vairāk standartizēts, nav tik milzīgi apjomīgs kā šeit. Lielākie apjomi mums glabājās Rīgā. Nepieciešamības gadījumā nākošā dienā aizsūtam uz mūsu filiālēm. Bet ir arī vēl tāda lieta, kā cilindri, štoki, kas arī varbūt ir izdiluši vai bojāti tā, ka viņi ir vai jāatjauno vai jātaisa no jauna. Vai visās 3 šajās, tu viņus sauc par noliktavām, es gandrīz vai sauc par noliktavām darbnīcām. Vai visās šajās 3 vietās Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī ir pieejami arī virpotāju pakalpojumi? Jā, protams, tas ir viens no mūsu galvenajiem darbības veidiem – cilindru remonts. Un cilindru remontu veids visās 3 filiālēs. Ar kādiem materiāliem jūs strādājat? Es ceru, tie ir Eiropas materiāli. Visi materiāli, kas mums ir, nāk tikai un vienīgi no Itālijas. Hidrosistēmas ir ļoti dažādas. Tās ir ne tikai traktoriem, kravas automobīļiem, bet ir arī medicīnā, pārtikas rūpniecībā, vai jums arī ir šādi materiāli, jo zinu, ka tur ir īpaši diezgan pasmaigas prasības. Jā, varam piegādāt hidropievadus ar visiem certifikātiem, kas ir paredzēti pārtikai un medicīnai. Tāpat pašlaik mēs piedāvājam nerūsējošā tērauda savienojumus, kas ir paredzēti gan medicīnai, gan pārtikas rūpniecībā ar visiem certifikātiem. Arī šļūtenes, kuras izmanto hidrauliskos savienojumus, ir dažādi parametri. Benzīna un eļļas izturīgas, ļoti augsts spiedienu, zemu temperatūru izturīgas. Šis spektrs. Visas šļūtenes ir benzīna eļļas izturīgas, ir tikai atšķirība temperatūrās. Kāda ir paredzēta zemām temperatūrām, kāda ir augstākām. Ar spiedieni? Spiedieni, protams, ir atšķirīgi. Un viena no centrālām lietām pie hidrosistēmām ir eļļa. Tātad tā, kas plūst hidrosistēmās. Vai arī šo jūs piedāvājat? Un kas tā ir par eļļu un ar kādiem parametriem? Hidraulisko eļļu klāsts ir ļoti liels.
paši pasūtām eļļu Vācijā, un priekš mums viņa tiek fasēta kannās. Tāpat arī tirgojam motoreļļu, pārsvarā tas ir Total produkts. Tās visas ir augstas kvalitātes hidrosistēma eļļas. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja esi gadījies tumsā uz ceļa nejauši, visdrīzāk tev līdzi ir mobīlais tālrunis. Izmanto to, parādi citiem, kur atrodies. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Nav ne lāgā 2 nedēļu pagājušas, kas šī pašā vietā ar autokadas galveno priekšnieku Ozoliņu kungu sēdējām, un mūsu saruna beidzās ar vārdiem nekad nesaka nekad. Tā viņš man atbildēja uz to, kad es prasīju, vai gadījumā autokadi nedomā sāk kaut ko ražot kaut kāds rezervdaļas. Lūk, šodien ir parādījušies autokadā akumulātora, autokadas uzraksta Ozoliņu kungs. Tā ražošana tomēr ir uzsākta. Viņa ir uzsākta, akumulātoru ražošana, bet, protams, viņa nav uzsākta šeit uz vietas, viņa ir uzsākta Vācijā. Un pēc mūsu pasūtījuma tiek ražoti tiešām mūsu uzturē kvalitatīvi akumulātori, kuriem mēs arī nemaz nekautrējamies pielikt savu nosaukumu klāt. Tātad viņi ir glīti, un ne tikai glīti, bet arī kvalitatīvi. Tieši tā, ja mums būtu kaut mazākās šaubas par šo akumulātoru kvalitāti, mēs nekad šiem akumulātoriem neliktu virsū savu vārdu, savu nosaukumu. Kādu veidu akumulātori, cik veidu viņi ir? Akumulātori ir paši populārākie, gan tādi, kurus var izmantot vieglajam transportam, tie ir 60, 74, 100 amperstundu akumulātori, kas ir bez apkopju. Protams, ir arī tādi, ko var izmantot vidējas klases, teiksim, 140 amperstundu, bet, protams, mūsu galvenā joma ir kravas automašīnas, un šeit mums ir gan 180, gan 225 amperstundu akumulātori, kas ir heavy duty, un ar kā super heavy duty ir, kas ir 190 amperstundu un 240 amperstundu akumulātori. 108, 225 ir tādi, kuriem ir nepieciešama apkopi, bet tieši super heavy duty ir bez apkopja. Autokada ar akumulātoru tirdzniecību, it īpaši ar smago automobīļu akumulātoru tirdzniecību nodarbojas, man liekas, gan, ja ne no pašiem saviem sākumiem, bet tie klejojumi un meklējumi dažādos ražotājos, dažādās valstīs ir bijuši diezgan gari tie klejojumi. Jā, akumulātori, tāpat kā citas automašīnām nepieciešamas daļas, mums ir bijuši, protams, no pašiem pirmsākumiem. Esam izgājuši, pārbaudījuši un piedāvājuši daudz dažādu ražotāju akumulātors, un vienmēr esam centušies iet tieši uz to, kas mūsu klientiem būtu nepieciešams, lai varētu braukt bez jebkādām problēmām, bez jebkādām pūlēm, un vienmēr iedarbināt nepieciešamo braucamrīku jebkādos laika apstākļos. Un es domāju, ka patreizējā momentā, ņemot vērā šo mūsu pieredzi, tomēr mēs esam nonākuši pie Varta un autokadas akumulātoriem, kur, es domāju, kopā savienot gan kvalitāti, gan arī konkurentspējīgu cenu. Viens no iemesliem, varbūt, kāpēc mēs šī brīdī esam nonākuši pie šāda kopsaucēja, ir tas, ka patreizējā momentā, vienkārši ņemot vērā autokadas tīklu, mēs esam spējīgi tieši šiem ražotājiem pieprasīt optimālo daudzumu, lai mēs iegūtu arī optimālo cenu priekš mūsu klientiem. Jūs tikko piesaucāt autokadas tīklu, tātad tie ir 24 veikali Latvijā, 5 Lietuvā un 5 Zviedrijā, kur būs iegādājumi autokadas akumulātori.
tirgosiet arī citiem tirdzniecības tīkliem, ja tikai savējā autokadas tīklā? Nē, plānos tikai autokadas tīklā, jo katrā ziņā šā vai tā mums tas tīkls ir diezgan plašs, un esmu pārliecināts, ka interesantiem par šiem akumulatoriem viņi būs pieejami jebkurā vietā. Nobeigumā, kā vienmēr, es gribētu atgādināt mūsu devīzu moto, bet šoreiz mazliet pārfrāzētu, kad parasti saka nāciet, brauciet, bet šoreiz es gribu teikt nāciet, un mēs priecāsimies, ja ar augstā ziemas rītā mēs palīdzēsim jums braukt. Autokopšanas servis Songwash darbojās tirdzniecības centra Alfa daudzstāvu autostāvvietas pirmajā stāvā. Šobrīd Songwash ir nākuši klajā ar kādu jaunu, bet ļoti vērtīgu pakalpojumu, kam it sevišķi tiem auto īpašniekiem, kur mīl savas automašīnas, pēc iespējas ilgāk uzturēt tādā skatā, kā tās ir jaunas. Kas tā ir par jaunu tehnoloģiju? Tātad firma Songwash piedāvā jaunu produktu, nanokeramikas virsbūves lakas aizsardzības pārklājumu, kas aizsargās jūsu auto vismaz 12 mēnešu garumā. Kur ir šī procesa būtība un cik ilgi izņem laiku? Process ir diezgan garš, jāatstāja mašīna ir uz veselu diennakti, jo mašīnas virsbūve ir jātīra no sāls, dārvas, metāla, kas var būt gan uz jaunām, gan uz vecām mašīnām. Viņa tiek ataukota. Kad mašīna ir nomazgāta, mēs arī ar speciāliem līdzekļiem pirms pulēšanas apstrādājam virsbūvi, noņemot nost netīrums, kas nav ar aci redzami. Tāda kā plastelīna pikucīši pieliek atlikušie netīrumi. Jā, tieši tā. Plastelīniņš, pie kura pielīp visi neredzamie, kas tikai ar roku sajūtamie netīrumi. Tad viņa tiek pulēta, un tikai tad tiek uzklāts nanokeramikas aizsarga līdzeklis. Ja mēs iedomājamies krāsu, viņi nekad nav gludi, vienmēr ir kāds skrāpējumi vai kas, tad tiek pa priekšu pilnīgi viss nomazgāts nost, un pēc tam tikai tad tiek uzklāts šie 1 mikrona, vai cik biezumā? Jā, šī karta ir no 0,5 līdz 1 mikronam. Tas atkarība, cik kārtā sliek, tas atkarīgs no virsbūves tipa un cik smagā stāvoklī ir ielaista mašīna. Ja es pareizi saprotu, tad arī šis tehniskais jaunums faktiski būtu jālieto jau jaunai mašīnai virsū, un tad ir iespējas arvien ilgāk viņu saglabāt. Jā, mēs rekomendējam tieši jaunas mašīnas jau apstrādāt ar šo nanokeramikas aizsargātu, lai saglabātu mašīnas esošo stāvokli vismaz 12 mēnešu garumā. Es skatījos, ka jūs vēl klājāt visu kādu ķīmiju, kas atgrūda pilnībā ar ūdeni vēl. Tā teikt, darīt to pašu efektu, ko šī nano pārklājuma. Jā, pēc šī keramikas pārklājuma tiek apstrādāta automašīna ar hidro aizsargu vasku, kas atgrūž ūdeni vismaz uz 5 mazgāšanām. Bet var viņi arī iegādāties pie mums arī, netaisot nanokeramikas pārklājumu. Cik bieži ir jāatjauno šīs hidro vasks? Hidrovasku mēs rekomendējam atjaunot reiz 2 mēnešos, lai atjaunotu ūdens atgrūšanas efektu un spīdumu. Bet var braukt arī uz citām mazgātuvēm vai tikai pie jums? Var braukt, bet tad mēs negarantējam to kvalitāti. Var braukt, bet tad jāmazgā obligāti bez vaska automašīna. Bet, ja brauks pie mums, tad mēs piedāvājam klientam speciālu mazgāšanu ar speciāli tieši tam paredzētiem materiāliem un veicam arī profilaksi. Vai ir kāds līdzeklis, ko apstrādāt stiklus, lai no viņiem ūdens maksimāli ātri iet prom un netīra? Jā, ir mums arī stikla apstrāde, stikla keramikas pārklājums, kurš nodrošinās jums ūdens atgrūšanu uz 9 mēnešiem. Tur arī tiek labi nomazgāts stikls, viņš tiek attaukots un tad pārklāts ar nanokeramikas pārklājumu. Praktiski viss sīkās skrambiņas, sitieniņi tiek aizvilkti ciet un rodas praktiski ideāli gluda virsma, pa kuru tad arī šie ūdens pilieni skrienot. Jā, tieši tā ir notiek. Un uz lielceļa jums ūdens vienkārši pats skries prom no loga. Pie nosacīta ātruma pat nebūs jāieslēdz logu tīrītāji. Gaidīsim jūs ciemos, autokopšanas servisā Songwash, Tirdzniecības parka Alfa daudzstāvu stāvvietā, 1. stāvā. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datunesēji.
Izplatītais Baltijā TX Latvija.